Labdien, mīļie bērni! Mani sauc Agnese, un šis ir mans labs draugs Džimba. Šodien mēs gribētu, lai jūs noskatītos kādu mazu filmiņu par meitenīti un viņas mammu. Dažreiz pieaugušie izturas pret bērniem tā, kā viņiem to nevajadzētu darīt, un tas sāpina bērnus. Paskatīsimies filmu par Ilzīti un viņas mammu. Skatamies! Ilze, izbeidz vienreiz! Pati vainīga! Ko skrien kā traka? Redzēšanos, Dacīt, līdz rītam. Uztaisīšu mammai apsveikumu, tad viņa man piedos, ka es sasitu vāzi un būs priecīga un samīlēs mani. Tu atkal esi šodien bēdīga. Varbūt aprunāsimies, Ilzīt? Nē. Es tev uztaisīju apsveikumu. Nejēga! Es tikko izmazgāju grīdu! Tu esi vienkārši nelabojama muļķe! Vai tu neredzi, kur te ir čības? Mīļo muļīt, man atkal sit. Pasaki, ko lai es daru? Kā jums šķiet, bērni? Kā šajā situācijā jutās Ilzīte? Kā tev liekas, Džimba? Kā Ilzīte jutās? Man šķiet, ka Ilzīte ļoti sāpināja šādu mammas rīcība. Bet ko Ilzīte varētu darīt šādā situācijā? Attīsim atpakaļ filmiņu un paskatīsimies, kā Ilzītei vajadzētu rīkoties šajā situācijā. Redzēšanos, Dacīt, līdz rītam. Uztaisīšu mammai apsveikumu, tad viņa man piedos, ka es sasitu vāzi un būs priecīga un samīlēs mani. Es redzu, ka tu šodien atkal esi bēdīga. Varbūt aprunāsimies, Ilzīt? Jā, Kas tev ir noticis? mamma man vakar iesita. Es biju pati vainīga, kas sasitu vāzi. Tu neesi vainīga pie tā, kas ir noticis. Tā nav tava vaina. Tu droši man vari visu izstāstīt, un es palīdzēšu tev. Tātad atceramies, bērni, ja kāds pieaugušais kādreiz tev dara pāri, sit, purina, kliedz uz tevi vai kādā citā veidā jūs sāpina, nekad to neturiet noslēpumā un vienmēr par to pastāstiet kādam citam pieaugušam, ar kuru kopā tu jūties droši un kuram tu uzticies. Viņi noteikti tevi uzklausīs un centīsies tevi aizstāvēt un tev palīdzēt. Vienmēr to atceries. Labi? Atā! Līdz nākamai reizei!